Ļoti aizraujoši, sevišķi tāpēc, ka ir vairāki tēli, kurus mēs katrs ieskaņojam, vai ne? Un tad ir viens tāds, es ieskaņoju svešinieku, tad rozā ķirzaku, kura guļ pludmalē un bārsta smiltiņas sev. Un svešinieks ir pilnīgi tāda, tā patiesībā bija visgrūtākā loma, jo tur ir to balsis nekādā veidā nepārveidoju, un tur bija tikai ar tādām iekšām jāspēlē. Tā, ka nebija aiz kā slēpties. Lūk, un tur bija tāda, tas bija ļoti ar precizitāti jādarbojās un jāiztēlojās visu laiku, ka tu esi tajā situācijā, nevis, ka tu esi pie mikrofona, jā, bet man šķiet, ka tā filma ir par to, kam ir vērts savu uzmanību veltīt, kam nē, kas ir par pārējošo un par mūžīgu, kas ir tas, kas ir īslaicīgs, galvu reibinoša krāsainība, gan tie tēli, gan vienkārši krāsas, jā, kā tādas.